Pārkaršana ir salīdzinoši bieži klīniskais gadījums, īpaši to novērojam suņu starpā. Ja sunim normālā rektālā ķermeņa temperatūra ir līdz 39 grādi, tad pārkaršanas laikā tā var sasniegt līdz pat 43 grādiem, kas ir ļoti bīstama dzīvībai. Pārkaršana visbiežāk iestājās tieši vasarā, kad dzīvnieki tiek ņemti līdzi atpūtā pie dabas, vai tie tiek ņemti līdzi uz jūru, kur netiek nodrošināta gana pienācīga vieta, kur tiem patvērties no tiešiem saules stariem, vai ir bezvējš, vai arī spiedīga gaisa temperatūra. Kā arī pārkaršana var iestāties, ja ar dzīvnieku dodamies pastaigās vai kādās aktivitātes tieši dienas karstajā laikā. Vēl ir jāatcerās to, ka tieši automašīnās ir ļoti bīstami asāsos mājdzīvnieks bez īpašas ventilācijas. Jau 21 grādu karstumā šī temperatūra strauji kāpj uz augšu un dzīvniekam iestājās pārkaršana. Pārkaršana ir sevišķi bīstamā tā saucamās brahiocefālās šķirņu suņiem, kā piemēram mopšiem, franču buldogiem, stafordšīras terieriem, jorkšīras terieriem, tieši dēļ tā, ka tiem normā mīkstās augstlējas jau ir garāks nekā tām vajadzētu būt. Un tad, kad dzīvnieks pārkarst, šīs mīkstās augstlējas notūskojās, kas var aizprostot elpceļus un dzīvnieks principā var nosmakt. Kā arī dzīvnieki ar garāku apmetojumu ir riska grupā. Un arī kaķiem, piemēram, sfinksiem, kuriem nav vispār apmetojums, var veidoties saules apdegumi. Pārkarsts mājdzīvnieks forsēti elpo, bieži vien ar atvērtu muti un izkārtu mēli. Ieelpas ir īsas, seklas, tam redzamās gļotādes var mainīt krāsu no gaiša rozā līdz pat zili violetām, tīri dēļ tā, ka nepietiek skābeklis. Pārkarsts mājdzīvnieks kļūst nemierīgs, tas nevar sev nomierināt elpu, nevar atrast sev vietu, var arī iestāties vemšana. Smagas pārkaršanas gadījumā, kad temperatūra pārsniedz 40 grādus, dzīvniekam var būt krampi, kā arī asins sarets un veidot rombus. Ja dzīvnieks izdzīvo, tam var iestāties smagas, neatgriezniskas, neiroloģiskas sekas, bet dažreiz visbiežāk šīs iznākums ir letāls. Ja ir aizdoms, ka mājdzīvnieks ir pārkarsts, būtu vēlams izmērīt tā ķermeņa temperatūru. Ja tā pārsniedz 39,3 grādus, ir jādodas obligāti uz klīniku nekavējoties. Dzīvnieku var atvēsināt izmantojot vēsu tekošu ūdeni. Noteikti nevajadzētu izmantot mitrinātu vielu, jo tas var radīt siltumnīcas efektu un nodarīt vēl lielāku kaitējumu. Dzīvnieku atvēsināšanai var noderēt speciālie paklājiņi atvēsinošie, kurie iekšā parasti ir gēls, vai arī varam izmantot spirta kompresu ķepas pilventiņiem. Dodoties ārā ar mājdzīvnieku, vienmēr pārliecinies, ka tam ir vieta, kur paslēpties no tiešiem saules stariem, būt aizēnojumā un tam ir dzeramais ūdens pietiekamā daudzumā. Vēlams izvairīties no pastaigām dienas karstajā laikā, jo asfalts mēdz uzsilt un tas var apdedzināt ķepas pilventiņus.